vērā to, ka šodien daudzskaitlīgo Latvijas slēpotāju saimi kā zibens no skaidrām debesīm pārsteigusi ziņa, ka nepiemēroto laika apstākļu dēļ tiek atcelts mīļotais slēpojums apkārt Alaugstam, tad mēs, Gudrais taksis, esam ieradušies šeit karstajā ziņu punktā, lai informētu jūs par reālajiem laika apstākļiem šajā sacensību norises vietā. Tātad Alaugsta estrādes krastā, kas ir starta vieta šim te slēpojumam, tad sniega segas biezums apmēram šobrīd 30 centimetri. Šobrīd dodamies inspicēt finiša taismni, kura pēc rīkotāju domām ir pārāk purvaina, lai varētu norisināties sacensības pa šo trases daļu. Šobrīd neatkarīgais eksperts Gudrais taksis mums ir konstatējis, ka potenciāli bīstamajā finiša taisnē purvainajā vietā sasaluši ir šī te ūdens virskārta, taču līdz zemē šī vieta nav sasalusi. Šobrīd 2 nedēļas pirms pasākuma norises šī vieta tiešām ir diezgan grumbuļaina un arī potenciāli bīstama slēpošanai. Šeit mēs redzam, ka uzmanīgi pārvietojoties ir iespējams slēpot pa Alaugsta ezera virsmu, taču tas nav sevišķi droši un lielām tautas masām šeit rīkot slēpojumu šobrīd būtu pilnīgi nepieļaujami. Vai šogad notiks slēpojums apkārt Alaugstam? Nebūtu slikti, vai, ja viņš notiktu, tā varētu teikt. Ekspedīcijas secinājumi ir tādi, ka sniega Alaugsta apkaimē ir pilnīgi pietiekami, lai rīkotu slēpojumu. Problēmas par sasalumu purvainajos rajonos un arī uz ezera ledus ir objektīvs, un šobrīd slēpojums tur nevarētu norisināties. Bet ņemot vērā laika prognozi, kas ir izteikti tuvākajām nedēļām, tad mēs tomēr raudzītos diezgan pozitīvi un optimistiski uz iespēju pēc 2 nedēļām 4. februārī slēpot apkārt Alaugstam. Gudrais taksis speciāli Piebalgas pusē no Alaugsta estrādes.